Starptautiskās jauniešu dienas mērķis – mudināt jaunos cilvēkus būt sabiedriski aktīviem un lieki nebojāt sev veselību. Kamēr visā pasaulē ļoti plaši atzīmē Starptautisko jauniešu dienu, Latvijā par to ir dzirdējis vien retais. Pie vainas esot informācijas trūkums, kā arī tas, ka Latvijā jaunieši esot pārāk kūtri. Aptaujātie visi kā viens atzīst, ka par tādu dienu dzirdējuši pirmo reizi. Jaunieši ir kūtri. Spriežot pēc manis noteikti. Es vienkārši neesmu par to dzirdējis. Manuprāt, jauniešiem nav īpaši daudz ko darīt Latvijā. Latvijā ir ko darīt, bet viņi paši nav tā kā īpaši liela iniciatīva no viņiem. Izglītības un zinātnes ministrija plāno iejaukties. Jau drīzumā varētu pieprasīt šīs dienas iekļaušanu kalendārā kā oficiāli svinam dienu. Jauniešu diena nepieciešama, lai aktualizētu sen sasāpējušus jautājumus. Mēs šobrīd arī aktualizējam ir fiziskā attīstība, fiziskā audzināšana jauniešu, jo, kā mēs zinām, tā situācija ir diezgan kritiska. Tāpēc tāda veiksmīga tā sadarbība ir šobrīd, kad ir apvienots sporta un jaunatnes departaments. Un mēs gribam tādu aktīvu to jaunietību padarīt. Šodien jauniešiem veltītajā pasākumā izskanēja pamudinājums iesaistīties politikā, lai pašreizējo valdību varētu nomainīt spējīga jaunā paudze. Tā ir mūsu nākotne, un tikai jaunieši varēs kaut ko mainīt. Tad, kad viņi aug šajā vidē, viņi redz, kā viņi gribētu būt savādāk, ko viņi ir piedzīvojuši un kā viņi gribētu, lai augtu viņu bērni un mazbērni. Starptautisko jauniešu dienu visā pasaulē atzīmē 14. reizi. Laura Pavlovska, Aigars Ulmans, TV3 ziņas. Irānā turpina pieaugt bojāgājušo skaits pēc nedēļas nogalē notikušajām spēcīgajām zemestrīcēm.